10:30 viena no enerģiskākajām dziesmām radios kontētrā ir izskanējis. Tagad atnākuši puiši un atnesuši lēno, es sapratu no jums. Labrīt! Labrīt! Kā jūs sauc? Marats, Emīls, grupa Mūzika radios konto studijā. Labrīt! Un ko atnesāt? Nu, atnesām jaunā gada dāvanu. Jaunā gada dāvana. Pēc jaunā gada. Jūs nebijāt šogad. Nu, janvārī drīkstot vēl teikt visiem laimīgi jauno gadu. Drīkst, jā. Tomēr regla nav izmesta. Tikmēr drīkst, un pirmoreiz satiekoties arī. Dziesma ir par vasaru. Turklāt nākamo vasaru. Par nākamo vasaru. Ziemā. Kāpēc ziemā? Tāpēc, ka cilvēkam gribās to, kā viņam nav parasti. Zin kā, tad, kad mums tagad vasariņas nav un tu jau sāc pa viņu sapņot. Bet patiesībā nav jau par kalendāro vasaru tā dziesma, tā ir par tādu sajūtu vasaru, kad sirdī ir augsti un tev gribās to siltumiņu. Sirdī vasara, ja? Nu, sirdī, dvēselē, kā kuka. Kurš to vasaru, kur liek? Un otra galība ir tā, ka vienmēr labi tur, kur mūs nav. Nu, kaimiņam arī tas zālājs vienmēr ir zaļāks. Jā. Tas ir. Ziemā vasaru, vasarā ziemu, zin kā. Jā, uz mājām. Tātad pilnīgi nejauši tas nav, ka ziemā izdevām dziesmu. Nav, tas ir tāda doma, jauša. Un albums vēl nebūs, cik es sapratu, šī ir pirmā dziesma no nākamā albuma. Albums būs, bet viņš vēl tagad tikai top. Jā, šī ir kā pirmais vēstnesis ar mūziku bija tāds neliels darba klusuma periods, tad tagad ejam ar pilnu atdevi iekšā un pirmā dziesmiņa ir jau klāt. Pēc gaismas un ilgošanās pēc sirds siltuma, tā es sapratu jums. Jā, tieši tā. Varam klausīties. Aiziet, nākamā vasara. Pirmatskaņojums radios konto ēterā, Mūzika ar nākamā vasara. Skaisti, puiši. 10:36 pirmā dziesma no albuma, tad albums kādreiz būs. Albums būs un albums būs pat šogad, nevis kādreiz. Tas pat būs šogad, jā. Tas ļauj domāt, ka šogad būs vēl kāds singls? Šogad būs noteikti vēl kāds singls, es pieļauju neviens vienu, un, protams, ka arī ejam uz kaut ko grandiozu, kur cilvēkiem to visu atrādīt klātienē. Bet, tas ir kā? Būs koncerts. Tas par koncertu. Tas par koncertu, dzīvo koncertu. Tas noteikti būs. Pagaidām vēl paturam nedaudz noslēpumā un informācija un jaunuma vēl sekos. Principā mēs ar Mūziku tagad vienojāmies, ka informācija par koncertu, kad un kur tiks atnest kopā ar nākamo singlu. Noteikti, ja ne ātrāk. Tā kā pavisam drīz. Ziņojiet par to mums pirmajiem. Paldies. Sarunāts. Paldies tev. Paldies Par jauko dziesmu.